Jā, respektīvi spēlēju Līvonas Aldus komandā ar daudziem jau līdzšinējiem komandas biedriem, kā arī galveno treneri Māri Landmani. Un notika tas, cik es atceros, ka visiem zināmais Eriks Frīdlanders izdomāja veidot jaunu projektu ar nosaukumu FA Jūrmala. Un sasolīja visiem daudz dažādas lietas. Spēlēsim neizmantotajā šobrīd Slokas stadionā. Un cik jau tas Aivar? 2 sezonas atpakaļ. 2 sezonas atpakaļ. Un viss jau līdz tam bija nonācis, ka tūlīt jau tā nākotnes līgas akreditācija, jau dokumenti jāiesniedz un viss. Un viss izjūka. Māris saka, Džeki, viss projekts izjūcis, Eriks noleca. Un tā arī, Māris pēdējā brīdī ar jums visiem apsēdās. Un jāsaka, paldies Dievam, izdevās sarunāt un šo te projektu un visu komandu sanāca kopā. Un tā mēs te jau 3. sezonu kopā esam. Tā kā otro sezonu jau kopā esam. Jā. Kāda ir tava vispār futbolista karjera priekšvēsture? Kā tu sāki? Jā, sāku es futbola skolā Meta. Tur arī visa bērnība, visa jaunatne pavadīta. 8 gadu vecumā sāku. 2. klase tā bija. Aizgāju uz 1. treniņu, jo Meta bija pirmā, kas atbildēja vecākiem uz e-pastu. Tika izsūtīti dažādiem klubiem Rīgā, un Meta bija pirmā, un tā arī es tur nonācu. Un līdz pat 18 gadu vecumam tur. Tu biji tālu no virslīgas vispār, kā tev pašam šķiet? Salīdzinoši, ja es tā realistiski skatos, es teiktu diezgan, Pie dublēriem trenējos un tiku pāris minūtes uz laukumu, un tas arī bija viss, ja tā atklāt, Pastāst par sevi ārpus futbola, ar ko tu nodarbojies. Es esmu futbola treneris, tā kā par un ap futbolu ļoti patīk, tā ir mana sirdslieta, un to es arī daru ikdienā. Es gan trenēju jaunos futbolus, gan arī pats spēlēju 1. līgā, Līvona PPK. Ja ne futbols, kādā sporta veidā tu sevi redzētu arī darbojamies? Varētu būt basketbols, jo manam vecajam tēvam tā arī bija sirdslieta, neskaitot futbolu, kā arī galda tenis iespējams, jo mamma ļoti labā līmenī savā laikā spēlēja tur universitāšu līgās, tur 1. vietas cēlā ārā, tā kā ar viņu mums labs sparings ir, tā kā galda tenis.